Kāpēc? Tad tagad tas, ko es jums stāstīšu, būs tas visa Japāna. Vienkārši tas viss iepriekš, kas bija, tas bija vajadzīgs, lai jūs saprastu, kas notikās un kā vispār izvērtās tas ceļš, ka viņš sākās no pilnīgas paša zemākā punkta, kur man šķiet dzīvē bija nokritis, un kad lēnām tu kaut kā ejas priekš pa to labirintu, atrod tos ceļus, tās iespējas, un kaut kā izlauzies, kaut kā tam, ko tu vēlies, bet tikai aiz tās sīkstumi, ka tu visu laiku atsaka, bet celies, veji un dari, mēģini, tu visu laiku cīnies. Un galvenā lieta par manu pasi. Mana pasa beidzās derīguma termiņš aprīlī, un man vajadzēja izdomāt tieši apmēram, kad es izlidoju 19. un 16. beidzās pasa. Un vajadzēja atjaunot pasi, un tas arī bija tā, kad man māsa jautā, to pasi ir vispār derīga, un aprīlī. Un es pastos, un, protams, ka viņa nav derīga. Nācās ātri skriet uz pasu biroju. Sanāca tā, ka es nomainīju pasi. Aizgāju tā kā aprīļa vidū pasi mainīt. Pasa bija gatava tajā pat dienā, kad bija noslēgums no rīta 10. no rīta bija finish Inspire projektam. Un man bija līdz tajā dienā jābrauc līdz pēcdienai pakaļ tajā pasai. Un tur bija 30 stundas jau tā kā mēs bijām šancējuši no vietas tajā pasākumā. Kā vajadzēja iet no rīta gulēt, bet man vajadzēja braukt uz to pasu nodaļu pēc pasas. Es pilnīgā zombijā, protams, Dublinēs aizgāju, paņēmu numuri, man bija pusotru stundu laika, lai rindu stāvētu. Es gulēju tajā rindā, un kā vienmēr. Un tad notikot vēl viena īca lietās, mazais notikums, kas ir jāizstāsta, kad man zvanīja Sandis Jānos, un viņš jautāja, kā man visu iet ar to projektu, ka viņam ir iespēja dabūt vēl finansējumu. Man kā bija nauda, man likās, ka man pietiek. Viņš teica, ir iespēja vēl Mārtiņu dabūt finansējumu, man ir lielā dūža, ja tev vajag, esmu tā kā aprunājies un tā. Es jums saku, man ir jau tagad diezgan daudz naudas. Man ir it kā naudas, es negribu vēl ņemt, jo vairāk tev ir naudas, jo tā kā lielāka tā atbild, nevis ir it kā, bet ir lielāka atbildība par tiem cilvēkiem, kas tev viņu iedod. Un es jau biju tik ļoti, teiksim tā, bija liels spiediens. Varētu būt smieklīgi, bet īstenībā bija tas, man likās pašam sevi kaut kā liels psiholoģisks spiediens par to, ka tev apmēram 200 cilvēki ir ieskaitījuši naudu kontās, pazīstami, mazāk pazīstami uzņēmumu biedrības, kas tagad gaida šobu, kas gaida tagad, kad es to izdarīšu. Es jau neteicu, ka es to izdarīšu. Es teicu, ka es mēģināšu, cik man ir spēka un jaudas izdarīt tā, lai es atdot nevis visu, bet tā, lai es atbraukt mājās atpakaļ. Lai tā sajūta, ka es atdos visu. Un kas notikās? Es Sandijām pa telefonu saku, zini, vajadzētu ir kā vēl to drošības spilnu 150 latiem. Lai man ir, ja kaut kas tad man ir, viņš saka, tik mazas summas es nevaru viņu jautāt. Un tad es teicu, labi, tad man nevajag. Teicu, iztikšu, būs labi. Un tad mums beidzās tā saruna par to lietu. Tad es paņēmu pasi, un tā bija sestdiena. Vajadzēja aizbraukt atpakaļ vēl pie Artūra uz Pirti, pasties, kā viņiem iet. Un tad vajadzēja, man bija 12 stundas līdz lidmašīnai. Bet es biju tādā pastāvoklī, kādā es biju. Un pēc tam visām mēram 40 dienām tajā darbā, tajā visā bezmiegā un salikt to koferi un vēl sanāca ieskriet Madara Cosmetics, es izdomāju viltīgo plānu. Tas ir arī tālu. Es viltīgs plāns, bet viņi teica, man nevar diemžēl atbalstīt. Bet es izdomāju, ka es viņus varētu atbalstīt. Es esmu viens, bet es varētu pamēģināt. Es aizgāju pie viņiem uz veikalu, arī tas notika pat dienā vai vienu dienu iepriekš uz Galerija centrs un saprunājos. Es gan gāju stenderā, gan visur, gribēju pasties, kā tur ir tā attieksme. Madarā tiešām bija. Visur citur nebija slikti, bet Madarā bija vislabākā. Es gāju runāties un ar sievieti un stāstīju, kuras braukšu. Man vajadzētu iedomāt kādu produktu, kas ir tieši paredzēts tādām lietām. Un laikam puiši pie viņiem reti nāk, man liekas. Un viņa apmals viņu iedot, un teica, kas viņam vispiemērotākais. Un tā tālāk es to paņēmu, protams, sāku lietot, gribēju pastīties, kā tas strādā, tad rūkt, un nevis rūkt, bet tad skāba un tā smāža, bet laikam tur viss strādā, viss normāli izskatās. Un tātad jā, es to paņēmu līdzi uz Japānu. Vēl man uz Japānu līdzi bija 2 karogi iedot, kurus man vajadzēja ar Fuji paņemt. Un man bija pus Latvija līdzi, kā saka, visādi talismani un visādas tādas lietas, kurām citām varbūt nav jēga, ka mums labākā ūdens, kaut kas tu pasties un ir tāds wow. Un, tātad sākās ceļš uz Japānu. 2 lidmašīnas. Pirmā līdz Charles de Gaulle Francijas lidostā, 1:40. Protams, es guļu. Otrā lidmašīna no Francijas ir uz
Japāna 11 stundas, protams, es guļu visas 11 stundas, nolaižos Francijā, un te nolaižos Japānā, un te ir arī ļoti interesants stāsts. Paralēli, kamēr gāja viss tas pārgājiens, es sapratu to, ka labi, man visi ir biļets, un viss ir, labi, kā es tad nokļūšu, ka es izkāpšu, es vienkārši sāku domāt loģiski, kā es kaut kur nokļūšu, izkāpšot Japānā, ka es izkāpšu tajā lidostā tur ārā. Tāds, kuriem vispār bija jābrauc. Un tā kā, es sāku skatīties Japānu, kur tas Fuji un tas ir baigi tālu īstenībā. Un Vaivars Pēters tieši atbildēs, ka Dombrovskis ir ciemos. Un viņš nevar, viņam nav laika man tagad. Viņš ir labprāt, bet viņam atbrauks svarīga delegācija, viņi ir tur 3 cilvēki, un viņi nevar brauties tagad mani palīgā. Un tad es atradu Twitterī nedēļu pirms izlidošanas, man kaut ko ļoti tuvu. Vienkārši kaut kur man bija uzdevies kaut kāds Japāņu piesakotājs, kuram ietikās tas Fuji, tas hashtags, un viņš arī rakstīja ar viņu. Un es vienkārši uzsitu viņam čatu, I need help. You from Japan? Un viņš atsita atpakaļ, kad what's the problem? Un es viņam izstāstu īsajā 5 teikumos, I got money, nothing, got no information. Man vajag palīdzību, lai es tur varu nokļūt līdz Fuji. Un, ticiet vai ne, viņš atraksta, esmu organizators, viens no organizatoriem. Un vecais, es tev atbraukšu pakaļ. Es tev savākšu, es tev visu aizvedīšu, mierīgi, visu. Es tev parādīšu Japānu. Kā draugs un tā, bet man tur priekšnieki jāparunā. Tiešām, viss notiek tā. Otrā pasaules malā, ja, es uzsitu viņam e-pastu, mums pārgājām uz e-pastiem, es esmu privātajām ziņām Twitterī. Un protams, man tajā mirklī bija ļoti daudz par to inspirēt, un es labi, es tad tikšu galā tajā pusē. Kā aizbraukšu, tad sākšu domāt. Tas ir notikās. Mēs sanājām satikties vienkārši Shinjuku stationā, Western Exit. Nekas, vienkārši. Bet, kad es tiku līdz tai stacijai, kas ir lielākā Tokijas, otra lielākā Tokijas stacija, kurā sajiet kopā 5 vilcienu kompānijas, kur ir puses Tokija. Un tad sākās, kamēr es atradu Western Exit. Viņš teica, viņš gaidīšu tieši tajā laikā, viņam būs finišētāja veste no pagājušā gada pasākuma. Jo tiem, kas finišē, iedod vestes, un tu uzreiz rakstīts, ka viņš ir šī pasākuma dalībnieks bijis. Kaut kā ļoti veiksmīgi pusstundas laikā viņu atradu. Kā es viņam nācu virsū, viņš jau redz, ka es biju baltais. Nē, viņš redz, tur viss tāda, es tāds garš un nāku pretī, un uzreiz bija skaidrs. Nekāda lieka jautājuma, hello. Tur lieta tāda, ka man angļu ir apmēram 12. klases līmenī, viņa angļu ir 7. klases līmenī, viņi runā angliski slikti, un, teiksim, viņi runā, kā viņi runā, bet viņi pārzina, piesim viņš ir strādā par 26 gadus jau, viņš sauc Širašēns, 26 gadus viņš jau strādā kā programmētājs galvenais, laikam, cik sapratu, kaut kādā milzīgā kompānijā. Un viņš speciāli pajautājis priekšniekam tādu lietu. Priekšnieku, jo manis brauc no tālas zemes ciemiņš, vai es varu paņemt 2 brīvdienas un viņam parādīt mūsu valsti. Un priekšnieks viņam teica, jā, paņem. Un, es viņam iedevu 2 brīvdienas priekšnieks, un viņš tāpēc varēja mani vadāt pa Japānu, aizvest līdz tai vietai, palikt blakus viesnīcā pie manis, izrādīt pilsētu vēl nākošajā dienā, ka mums aizvesam kā vajag. Un tālāk, tad viņa angļu līmenis bija tāds, ka viņš ar mani runā, kā viņš runā, pamatskola, bet viņš pārzina ļoti daudz sarežģītas terminus un vārdus. Līdz ar to viņš ir viens sarežģīta termini, pasaka 3 teikumu, un tur atvieglo visu to komunikāciju. Un es pat neiespringu, man tiešām bija tāds miers ļoti liels, jo tagad tas projekts beidzies, un man ir miers vienkārši. Es nedomāju, es vienkārši kaut kur ceļoju apkārt. Un tātad, jā, viņš man vienkārši mēs kaut kur braucam, es viņam uzticos, vienkārši ļoti uzticos. Svešam cilvēkam. Un viņš man izved cauri Japānai ar 2 vilcieniem. Man ļoti liels pārsteigums ir, ka viņš izvēl latviešu valodas vārnīcu, ko viņš nopircis Tokijā. Un viņš saka, es tavus tvītus tulkoju latviski. Viņam ir 1500 vārdu šitā vārnīca, viņš ir tulkojis manas tvītus, viņš saka, baigi nesakarīgie. What you write, I don't understand. Un tālāk, tad jā, 2 vilcieni, tad vēl autobus diskātiem tajā pilsētā un nakts jau ir vakars. Tur ir tā, ka 7 vakarā piķa meltums. Nav tā kā mums uz 10 vai uz 11 vasarā. 7 vakarā viss tā kā gaismas izslēdz, viss ir melns. Un, jā, protams, tas kultūršoks par Japānu, visi brauc tā kā Lielbritānijā pa otru pusi. Visi mazi. Un pārtika, jā, tas ir otrs tāda lieta interesanti vispār Āzija. Pirmo reizi tur bija. Un tad arī 25 minūšu pastaigu uz viesnīcu.
gadījās bieži šitā problēma, ka visās telpās, kur es gāju, es ļoti daudz lamājos, jo es lai kāds ir galva. Kā es gāju, tad bija... Un viņam daudzām durvīm priekšā tādi speciāli tādi tā kā palagi līdz pusdurvīm, ka tu ejot, tu jau automātiski pieliecies, respektīvi, ka tu neestīvi izrādi cīņu pārējiem. Un tādas lietas. Tātad šī ir mana istaba. Man bija vienam pašam divvietīgā istaba. Citas numuri nebija, viss bija aizsis tajā pilsētā uz to skrējienu tieši. Un tālāk izstājās šī istaba. Viss ir ļoti pietrūka krēsli. Visu laiku jāsēž kaut kādās meditācijas pozās, kas ļoti, ļoti nērti. Visu laiku, kaut kur es nezinu, kā es te varēju sasēt, man ļoti nērti. Jāgan uz grīdas, tas bija pierasts jau no mūsu biroja laikiem, kad mēs strādājām, ka tā nav problēma. Un, tā apmēram, tāds izskatījās Japānā, kad es aizbraucu. Un, protams, viņš nākšu dienā izrāda man pilsētu, parāda visu. Viņš man izstāsta trasi. Jo galvenais bija, es ļoti maz zinu informāciju par trasi, kas man sagaida tur tajā mežā, kalnos. Un es vienkārši viņam rādu trases kaut kādas punktus, mums ejam caur, viņš man stāsta tajā angļu valodā. Dangerous, 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 dangerous. Tur desert, rock desert, be careful, Japanese army training there. Un tur, jā, tur bija tātad akmens tūkstotis, kas ir tas, ko es arī daudz rakstīju. Tātad tā bija vieta trasē, kurš ļoti sabijos, ka viņš man stāstīja, ka tur trenējās Japānas armija. Vēl bija tas Ziemeļkorejas konflikts visu. Un viņš teica, ka tur uz doto brīdi ir daudz militārās tehnikas, tur trenējās apmācības, jo tur ir ļoti slikti laikapstākļi, tur ir akmeņi, tur ir 2 kilometru augstums un tur ir ļoti laba vieta, kur trenēties ar tankiem un tādām lietām. Tad viņš teica, on race day, no army in mountains. Viņš viss bija izvākts ārā uz to laiku. Protams, viņš man skaidroja, ka tas nav sakarā Ziemeļkorejai, vienkārši, ka tur ir viņiem šīs armijas, ka tur trenējās tas bataljoni. Un tātad jā, tāda viņš izskatījās. 49 gadi, ar tur programmētājs. Viņš man akšķirā izrāda pilsētu, viņš man visu izstāsta, viņš man parāda. Viņš man tiešām tā kā teicis tur bija. Bet viss atceraties ir tās pāris ziņas Twitterī un otra pasaules malā. Un viņš man parādīja arī tā lieta, ko es turistīju savu blogā par ķiršu lietu. Beidzot es to sapratu, kas tas ir, par ko dziedi, vai ne, mēs Latvijā tajā vienā dziesmā. Un tad mēs apsēdāmies, mēs uzkāpām Monte Tiento, apmēram šāds kalns, uzkāpām līdz augšai, tik tāds suloņi, skats pret Fuji, tā kā no kartītes. Mēs apsēžamies, neko nerunājam, tur ir ķiršu koki, un vienā brīdī pūš vējš un pārpūš mums galvām pār tās ķiršu cilmes. Viņam tā ir ikdiena, bet es sēžu un man tās, wow! Viņš saka, cherry blossom, tur rain. Pilnīgi normāli. Un man bija tāds, fantastiski. Un tā bija tā sajūta, kad baigi vienkārši sajūtos, jo, protams, man ir blakus Širašans, mans sensējs, kurš man apmācīja, kurš man visu stāstīja un visu, teiksim tā, viņš man mēģināja sagatavot pēc iespējas labāk tas tai lietai, kas man sagaidīja, viņš teica dangerous, very, very dangerous, man. Un jā, Japāna nav tā vieta, kur jums jābūt vieniem, jo tur ir pārāk skaisti. Priekšreiz braukt viens pats, jo visu laiku tā jūs ejat un gribat rādīt, paskaties, un tev ir draugs, viņš saka, jā, brīniski, kļūki. Un tas viens pastatā, un tev visu laiku ir tāds grūzons, tu tā kā telefonā gribi kādam rakstīt īziņu, saka, te ir tik forši un nobildēt un tā, un tu visu laiku forever alone tur ej, un visi, protams, uz tevi skatās, jo tu esi savādāks. Un tas tā kā mēs uz viņiem šeit, tas pats tur. Un baigi, viss kārtībā, jā, baigi vientuļsētos tur. Un tas bruņinieks un censējs, tas ir domāts tā, kad bija Monblānā, tad tur bija tā lieta, kad cilvēks skrien pa to trasi, viņus uztver visur kā kaut kāds bruņinieks, ka viņi skrien un visi cilvēki gavelē, ka viņi tur ieties kalnos pret kaut ko cīnīties, viņi skrien caur tiem kontrapunktiem, viņus tur atbalsta. Un tāds tiešām, ka jūs dzīvojat pasakā, ka jūs esat kaut kāds varonis, kas iet tiešām par tiem puķiem kaut kur cīnīties. Un te bija arī tas, ka viņš man tiešām sagatavoja, bija tāds sajūta, viņš man zobenes asinu stāsta, tur vajadzēs tādu lietu, arī tādu lietu ļoti uzmanīgi tur. Un tad vēl viens draugs. Manam šim draugam vajadzēja braukt projām nākšā dienā uz darbu. Protams, man ir 7 no rīta zvans uz manu istabiņu. Good morning, Master Martin, breakfast ready. Nāku lejā, pirmajās brokastīs, un tur man sagaida. Mēs esam divi tā tikai ar Sebastianu, tātad no Hongkongas pavārs, šefpavārs, kurš ir atbraucis arī uz skrējienu. Viņš skries īso distanci 80 km, garās 160 pusi tātad no distances. Viņš ļoti atvērts uzreiz sākam runāt, viņš stāsta par visādām lietām, ko viņš dara, ko viņš strādā. Viņš jautā, no kurienes es esmu, saka, no Latvijas. Viņš saka, I know Jenny from Latvia.
viņš no Hongkongas, viņš stāstīja par latviešu meiteni Dženiju, kas ir viņa draugu draudzene. Līdz ar to mums bija aizgāja par ko runāt, un mēs uzreiz sadraudzējāmies. Bija tā lieta, kad es uzreiz centos, jāsaka godīgi, es arī centos ļoti draudzēties un aizpildīt tas caurums dvēselē, ka tas tev vajag draugus, un tas mani ātri atrast draugus, tam nav tā vientulības sajūta. Tad viens bija Širišens, kas bija tā kā visu laiku kā tētis uzpusēm. Šis bija negluži tā kā brālis, bet tā kā baigi forši, mēs viņu pavadījām laiku, un viņš man arī baigi uzpusēja 38 gadu laikam, februāri. Es strādāju Hongkongā austrāliešu novirziešu restorānam, viņš ir viņa galvenais pavārs, atbraucis atpūsties tagad skrējas Latvijas komandā, tātad ir skrējējis rīktīgs niknēs, viņam ir daudz sponsoru, Runhills ir tāds uzņēmums, kas arī viņu sponsorējas apģērbu. Es biju ļoti nobrīnījies par to visu. Un viņš man vienkārši teica, I wanna go for a run after breakfast. Es teicu, vai man ir jetlags, tad man nav tiem laikiem baigi neskrīt, tur 6 un atšķirība Latvija. Es vēl dzīvoju bez Latvijas laikiem druscīt, un es teicu, es gāju gulēt ar 4 rītā, cēlu 7 uz brokastīm, paiet brokastīm, un aizgāju vēl 3 stundas pagulēt. Katru dienu, piemēram, tā. Un tas, ja teicu, vienos dienējiem skriet. Mums gājām vienos dienās skriet ar viņu kopā. Tas apmēram bija tā, kad mēs skrienam pa ceļu, es viņam saku, es to aizdīšu uz Montiento. Viņš arī tur pirmo reizi ir, saka, man tur veda vakar draugs, un es to aizbrīšu. Protams, mēs ejam tādu kalnu, tā kā augšā uz to kalnu. Mums ir pretī tā kā, apmēram, iedomāties Siguldas, tur tas senais kaut kāds, tas ritīgie. Un kādi 2006. Gada rudens lapas, tādi liktīgi stāv, ko es nogāzes ar kokiem. Kamēr mēs ejam augšā par to taku, viņš aiz manis vienā brīdī sastingst. Un skās, let's go explore, Martins. Un es tiešām nesapratu, viņš ņem pierēja to kalnu augšā. Vienkārši nav ceļš, viņš vienkārši brutāli iet augšā. Viņš saka, go for, go! Viņš, lai es nāku līdzi. Viņam angļot bija labāk, protams. Un tad es viņam sekoju, tas bija traks skrējiens. Es nekad nebūtu tur skrējis, kad viņš skrēja. Un mēs vienkārši traversējām tādas lietas un vietas, un viņi tiešām visu laiku bail. Protams, tu mēģināji filmēt lielu lietas, un viņš tikai smējās kā trakais bērns visu laiku. Viņi tik jautri, mēs nesamies par kādu klītīm lejā, un man tikai fuck, bears. Es laikā arī plāčiem uztraucos, jo tur nenormāli daudz lāču, un es laikā zīmes neiet nos no takas. Un tas bija tādā lietā, ka jums laikā jābūt līdzi, ka jūs mežēšu šāds zvans. Tas visu laiku skan, ka jūs skrienat. Doma ir tāda, ka tur ir, ja mums Latvijā ir 3 lāči, tad tur ir 3 lāči uz kvadrātkilometru. Un lieta ir tāda, ka zvans nav meža skaņa. Kad lācis to dzird, tad viņš zina, ka cilvēks ir tuvumā. Viņš jau zvanu dzird jau ļoti tālu, un līdz ar to viņš attālinās no šīs skaņas. Tas ir, protams, arī mīts, par tiem var pētīt formas, vai tas strādā, nestrādā, bet cilvēki, kuriem šie zvani, viņiem lāčiem nav problēmas, bet tiem, kuriem atkal nav, tiem ir uzbrukuši lāči un tādas problēmas. Un es tikai visu laikiem saku, bears, we have no bear bells. Un tas zvan mums nebija vēl, un viņš saka, relax, man, we run, like hell. Protams, mēs ar tām miljonu traversējām tās visas lietas, un bija baili, bet es arī smējos viņam līdzi, tas tiešām bija traks skrējiens. Viņš no Patagonijas ir, un viņš ir Hongkongā tas šefvārs, un viņš man ļoti daudz arī par Ķīnu pastāstīja, jo Hongkonga ir kā neatkarīga valsts, teiksim tā Ķīnā sala, tas saprat no viņa. Un viņam bija ļoti daudz lietas, ko viņš izstāstīja, piemēram par apģērbiem visiem, kas mums ir šeit Latvijā un Eiropā, viņš ļoti interesants lietas stāstīja arī par latviešu virtuvi, viņš spēja visu, ko izstāstīt. Teiksim tā, visi, ko jums redzat uz apģērbiem, made in France, made in Germany, made in visādas krutās valsts, muļķības tās ir. Ir kaut kāds likums, ja 10% no drēbes tiek izstrādāta kaut kurā valstī, tad attiecīgi var likt, ka tā ir ražotajā valstī. Visu ražo Ķīnā, atved uz šejien, tieši ir āvēstēdzēji. Made in Germany. Tāds notiek. Tas bija ļoti interesanti lieta. Un vēl viena lieta, ko viņš teica, what happened in China is cooked in Hong Kong. Tātad viss, kas notiek Ķīnā, ir izdomāts darīts Hongkongā. Hongkonga ir tā biznesa metropola. Un kamēr viņš vēl visādas lietas tās ir, piemēram par to, ko neviens nezina, ka varbūt zina arī, ka Ķīnā ir gatavas pilsētas izceltas ar rūpnīcām, pilnīgi tukšas stoku pilsētas, kuras gaida, kad nāks darba, kad eiropieši vai indieši pārpīr šīs rūpnīcas un nāks kāds strādāt. Tur jau gatavas rūpnīcas gadiem uz priekšu stāv stoku pilsētas, kur gaida uzņēmums, kas notiks. Tas ir, viņš teica, arī super vienkārši nereāls skats, ka tur 16 stāv mājas, tad viss rajons ir uzcelts, vesela pilsēta tukši gaida cilvēkus. Kamēr mēs tā skrējām, bija vēl ļoti interesants lietas, viņš teica, ka baltais zirgs ir nomiris. Varētu likties, ka vajag stūmu, ko viņš man saka, bet uzreiz tie, kas ir garo distanci skrēja, zina to galvu born to run. Un viņš man saka, you know what horse is dead? Es saku, yes, I know.
nav, nu viss ir skaidrs, tie, kas lasa to izlasījuši, tā ir Bībele, garo skrējēju distanču. Tā grāmatu, un es saku, jā, nav, visi, kādi jautājumi. Es biju ļoti pārsteigts, viņš arī zina to grāmatu, un tad viņš lasīs, ka viņam viss ir arī skaidrs. Un jā, baigi interesanti. Spēsim latviešu virtuvi. Tad šis te vīrs, jā, no Hongkongas šeflārs, viņš saka, es tev nosauku visu to latviešu virtuvi, nosaucu, man pastāstīju tikai vēsturi. Es pastāstīju tur krievu, vāciešu un tas, un viņš man nosauc pēc tam kā mūsu virtuvi. Ļoti, ļoti inteliģents cilvēks. Viņš spēja pajautāja kādus kādu laikapstākļu. Un tā viņš ļoti attīstīgs bija. Un kamēr mēs vienā brīdī skrējām atkal gar ezeru, viņš jautāja, vai es zinu to filmu Pēdējais samurājs. Es teicu, jā, es to filmu zinu, man ļoti viņu tuviet. Un te viņš teica, ka tur ir tāds citāts, es viņu atceros. Un kāds redzējis to filmu, ka tur stāv tas Toms Krūzes pie tempļa, ir tas galvenais kāds sensējs, un viņš saka, kad viņš saka par Japāņiem ir šis te, kad dzīve, kas ir pavadīta meklējot visu laiku to perfekto ķiršu uz ielapu, ka tā nav izmesta dzīve. Un viņš teica, ka tas mans Sebastians, mans draugs, viņš teica, ka tā ir perfekts apzīmējums Japānam, kā cilvēkam, ka viņš ir šāds cilvēks, kas visu dzīvi meklēs, visu dzīvi darīs un kaut kā skudra, un ka tā nebūs izmesta dzīve, viņam nav mērķis kaut kāds superstīvi. Un tas ir baigies, tas man tā baigi iesējās un gribējās jums to atstāt. Nu, protams, šitas ir tāds treniņa bildi, tāpēc, ka esmu nereāli priecīgs, ka esmu dzīves, un tā ir ikdiena, tur tā skriet, un tas bija pilnīgi kaut kas traks. Un tad jā, šādi mēs ēdām, kopā arī gājām vakariņās, es negribēju nekur viens doties, es lai bija bail. Nu, protams, ne bail kā tā, bet bail iegrāpties ēdienos, negribējās neko saķert pirms tāda skrējiena. Tas ir diena pirms starta, vakars, starts nākšā dienā vienos ir. Un bija tāda, ka viņš bija diezgan satraucies, jo viņš gribēja ieskriet. Es īsti nesaprotu, cik viņš ir niknis skrējies, pēc treniņa sapratu, ka viņš ir niknāks par mani. Un viņš stāstīja daudz par Patagoniju, par tām visām lietām. Viņam bija teiciens vēl par to Pēdējais samurāju filmu, un ko es izdarīju naktī, kad man vajadzēja iet gulēt, protams, man bija džetlaks, es vēl nevarēju gulēt 5, tikai aizēju gulēt. Es paņēmu to pašu, ko es izdarīju Šīrašanai, es uzdāvināju redzēt viņam uz rokas Latvijas karodziņš. Tā kā viņš man izved cauri visai valstī, visam, viņš man izpalīdzēja. Man nebija, kā viņu samaksāt, jo viņš man neļāva nekur maksāt arī. Viņš teica, I pay you my guest. Visur. Un es biju ļoti neēdu, viņš man maksāja ļoti biļetes, biļetes maksāja ļoti dārgi. It's on my cost. Visu viņš saka, ciemiņi nemaksā. Protams, vienīgais, ko es viņam varēju uzdāvināt, viņš pieņēma, bija tā, ko Latvijas pēdējo dāvināja, savu Latvijas karogu, kas viņam uzdāvināja. To lentīti ap roku. Viņš nereāli to novērtēja. Viņam tagad, ko viņš rādīja internetā, ka viņi mīl viņu, ka viņš viņu baigi nesā un ka viņš baigi viņam patīkot. Un, ko es izdarīju Sebastiānu, viņš man arī bija tā kā riktīgs palīgs un draugs, un tajā naktī viņš ir baigi satraucies par to skrējienu, un es no rīta, viņš 4 naktī no rīta jau, un surakstīs lapiņas novēlēju tur uz last Patagonian samurai un uzliek Latvijas karodziņu un novēlēju, ka viņš sakapās viss, un ieliku viņam skriešanas botā lejā. Nu, tur pie durvīm, jo visur aplaus atstāja pie durvīm, tur nekur ar apviem iekšā. Un, protams, ka es no rīta atnācu, viņam starts bija ļoti agri un bija ļoti vēlu. Kas atnāca, protams, viņam viņš paņēma aplaus, visu zīmīt, un es tā baigi smaidīju par to, ka es viņam vismaz kādu novēlējumu atstāju, jo pēc tam mēs vairs netikāmies. Tālūk. Un tātad, jā, Japāna ir pārāk skaista, tad baudīt vienot nevis laiku, tad tas skumji ļoti. Protams, skati kā no filmām, kā no kartiņām, viss tik. Ir tas ļoti svarīgais posms pirms tādām skrējieniem, ir sagatavošanās, noskaņošanās. Katrs noskaņojas savādāk, tas kā pirms koncertiem, pēc pirmās vīles skaņojas, vai skaņo klavieres pirms koncerta, lai skanētu labi arī pirms šādām skrējieniem, pirms kādām lielām ieskaitēm. Ir ļoti svarīgi sagatavot sevi, teiksim tā, iziet cauri visam, ko tu darīs, lai tu sāc novērtēt kaut ko un izdarīt pareizās lietas un nekļūdīties un saprast, kā ir pareizāk darīt. Tie, kas ir no ordiem tad viņš zina, kā tas ir noskaņoties pirms lielā pasākuma mērķis, tur tā sēdi. Un te bija tas pats, ka es vienkārši vienu nakti izgāju no viesnīcas ar ukulelu šo pašu brāļi, kas man arī ņēma līdz Japānu, bija vienkārši kā talismans. Un, kad es jūtos vientuļus, mums arī visu laiku spēlēju un dziedāju, un tad lieta, ko es izdarīju, aizgāju uz to ezeru templi, tā bija mīļākā vieta pilsētā. Bija tāds ezeru templis. Ūdens parasti ir, viss ir ūdenī, bet kaut kas noticies, esot pazemē, tāpēc ezeru ūdens līmenis ir stipri krities, un visam templim var aiziet ar kājām. Un tad es tur naktīs gāju, man tur nereāli patikās tie kalni, protams, zvaigznes, bet vienam tas nav tik forši, bet
uzspēlēt, uzdziedāt, tas baigi forši. Un mīļākās Čikāgas piecīšas dziesmas, un tas bija tā baigi labi. Un tad tas ir tas, jā, tad tā ir tā lieta, tā es noskaņoju šādiem pasākumiem. Un, protams, tajā naktī, kad man vajadzēja gulēt, es sapratu to, ka man nereāli atbildīja par tiem cilvēkiem, kas man dziedoja, kas man deva šo iespēju skriet un naudu un tādas lietas, un es nevarēju. Man bija ļoti tā sajūta, ka tautiešiem liekas, ka es viņus esmu apkrāpis un izmantojis, un es tad aizbraucis, un tad man ir ballīti, kamēr viņi šansē šeit. Un es mēģināju izdomāt kaut kādu veidu, es nevaru aiziet gulēt, vajadzēja izdomāt kaut kādu rakstu vai kaut ko, lai parādītu cilvēkiem, kad es neesmu aizmirsis par viņiem. Bet es izdomāju, ka ir vēl kaut kādas stundas, ka varētu kaut kādi cilvēki izdarīt labu lietu un uztaisīt tā, ka viņi redz, ka es neesmu aizmirsis, kad ir tie kilometri skaitās, kad es skrienu, ka viņiem tie kilometri pieder. Un ko es skriešu nākošā dienā, un tad es ieliku to rakstu blogā, un, protams, nepanesās nekas tā īpaši, bet pieslēdzās viens no biedriem, no spēcvienības biedriem, teica, to darīšu. Viņš sēdēja, kodēja, visu uzmeta, un pieslēdzās arī man māsa, viņi divi tā kodēja. Un kaut ko viņi sakodēja, kaut kas izdevās, bet, protams, teica, vajadzēja vairāk laiks, vajadzēja vairāk resursu, tad bija nestandarta risinājumi, bet es ceru, ka jūs tie, kas šeit ir, tie, kas ir pirkli šo preci, šo stāstu, kad tad bija tā sajūta, ka viņiem atcerējās, kad nav apčakarēti. Viņi tiešām negribējās uziet uz startu un tāda sajūta, ka... Un, nu jā. Un kā klavieris mums koncerts arī noskaņojas, kad, protams, es laiku klausies no mūzikas to. Jo tālāk es no mājām jau vairāk latviešu mūziku klausos, tas arī tāda likumsakarība. Un tas jau latviešu mūziku klausījos un dziedāju un jā, noskaņoju šim pasākumam. Tur ir grūti jums izstāstīt, ko nozīmē noskaņoties 160 kilometriem. Tas ir tāds sēri, un tu zini, ka tas ļoti sāpēs, ka tu iesi cauri ēlēji, bet, nu, tas ir jādara. Nu, kādam tas ir jādara. Un, jā, un tas ir tas veids, jā, tas ir. Tā ir neaprakstama sajūta, tas skaņošanās process, pirms kaut kā milzīgi, ka tas ir ļoti ieguldījis darbu, un tad tieši tās spicītas tā tūlīt būs. Noteikti zināt to sajūtu. Un tad uzreiz esam klāt. Skrējiens. Es uzreiz sapratu, starta dienas aizēju uz to starta vietu, esmu nodevis somā visām mantām, kas man būs trases vidū, un es uzreiz sapratu, ka es netikšu līdz finišam pierodiem. Es stāvēju startā, es sēdēju soņu stundu līdz startam, un es esmu viņas pāri projektā, un man tik nāk ļoti miegs, esmu tik nogurs, neesmu vispār vēl atgājis, man ir tik grūti. Viņi sēž, dzer savu kolu, viņas pie sevis domāja, bļāts, Mārtiņ, 160 kilometrus tagad. Jā, un es tā sēdu un pa kolu dzēru, tas ir jādara, bet es sāku domāt, ar kādiem resursiem es to izdarīšu, man nav resursi. Tas bija tā lieta, jo es sāvis, man nāk miegs, nezinu, parasti cilvēks stāv start jau kaujas pozīcijā, nu jā, tur jau viešana, nu, mīkni, tādi vīri stāv, un es tur tāds. Mašs čuks, sēž, tāds nelaimīgs. Un te bija tā lieta, arī ļoti interesanta lieta, kad, nevis interesanta, bet tā vienkārši notikās, kad tad man bija nodrošināts telefons, ka es domāju tiešsaitē jums mēs ziņas uz Latviju, lai jūs zināt, kā man iet, un lai vecāki zina, un ģimeni, un visi draugi. Un tā bija mana problēma, mana lieta, ko es neatrisināju, kad man likās, viss būs kārtībā, viss strādās, kaut kā man bites pārstāv, bite ir mans telefonu operators, kas nodrošina sakars, un viņi man jau teica, ka mums ir Japānā tikai viens sakaru nodrošinājis Softbank, un ka varētu būt problēmas ar sakariem. Es, protams, neieklausījos, un bija tāds, būs labi, viss strādās, datu pārēd galvenais. Un dienu pirms starta nobraucu datu pārēd telefonu, un negāju datu vairāk. Es biju plāns, ka es likšu bildes un tvītus, un viss būs, bet nobraucu datu pārēd telefonam. Un nācās ātri sameklēt tajā pašā naktī cilvēku Latvijā, kas ir gatavs mums tvītus rakstīt visu distances garumā. Protams, no specifienības bija jāprasa vīrs, kas tiešām 33 stundas sēdēja, un katru zinu, ko es viņam met, viņš rakstīja arī kā man. Viņš sēdēja naurs, viņš sēdēja un rakstīja. Un tas bija alternatīvais ātrais risinājums. Jo problēma bija datu pārēdē tāda, ka kaut kas nobruka, it kā viss strādāja, bet kaut kas negāja. Tas nebija ne bites vaina, tā bija Japānas vaina kaut kāda. Un tas bija sāpīgi, jo biti tiešām es biju drusīgi kauns par to, ka ir izdarīts spiediens uz biti. Internetu vidē bija, kad viņi jau tā nāca pretī, viņiem politikā vispār neiet uz sponsorēšanu kā tādu, un kad cilvēki, es to visu zināju, bet ļoti neērti, kad cilvēki sāk spiest viņiem ar varu, dodiet viņam atlaidēs telefonām un sakariem, un bija tāds ļoti, es neko neteicu, protams, bet
Viņa man atrakstīja privātu ziņu un teica, ka